Sveiciens visiem, draugi mīļie! Nu atkal mēs esam G klasē, bet ne šoreiz stāsts par šo G klasi. Šoreiz mēs jums pastāstīsim par ikonisko G, bet elektroversijā. Vai vispār G klase var būt elektroversijā? To mēs redzēsim. Mēs esam Veho. Šeit priekš mums jau lādē mašīna. Aiziet, nocitēsim, ko tad tas elektriskais G ir uztaisījis tur interesanti. Un tagad mēs dodamies pie tā pārdevēja, kas mums ietirgoja to degvielas korķi par 400 eiro. Šis ir viņš, tas ir Valērijs. Čau, Valērija, kā klājās? Atbraucām pie jums tātad saprast to ikoniskais G. Vispār varbūt elektroversijā, vai ne? Tomēr tā ikona jau ir tāda, bet elektro, nu pastīsimies, tu beigās pateikšu. Ir vai nav? Tu esi īstenībā super labs pārdevējs, jo tu mums ietirgoja degvielas korķīti par 400 eiro, vai ne? Jā, labi izskatās, bet viņi baiginās redzējis vēl pāris reizes, atcēra aizvēr, jā, bet es domāju, varbūt es sākšu braukāt vienkārši varbūt vaļā ar degvielas, tur Nu, lai redz kādu. vāciņu. Un lai redz, ka man ir korķis par 400 eiro, vai ne? Jā, labi, tas ir labi, tu esi super pārdevējs, malacis. Manam opimš tādā krāsā bija džeta, nedaudz tumšāk. Pasties jūs par pērlīti. Skaisti, jā? Liels sveiciens. Patīkam. Čau, Jāni. Prieks. Un tad jau mēs drīz dosimies ar jauno elektrisko G-klases braucienā. Mēs pārbaudīsim to ikonu, vai arī tajā elektroversijā ir arī tā G-klases ikona, vai ne? Ja mēs skatāmies elektrisko G-klases, tad tur jūs atklāsiet pat kaut ko jaunu. Man pat jums ir tāds neliels pārsteigums, ka mašīna māk dejot tango. Okay. Bet par to mēs drusku vēlāk. Tas ir skaisti, un mēs to visu gaidām ar nepacietību. Tāpēc super, saliksim kameras un aiziet, vai ne? Ideāli. Man ir liels gods un prieks būt tik lieliskā, spēcīgā kompānijā. Un elektriskā G-klase ar mums jau sāk, viņi uzrunā mūs jau atslēdzot. Ieklausies. Viņi sāk ar tevi jau komunicēt. Dzirdi tā aura. Elektro. Tā ir G-elektro aura, kas viņi jau tev sagaidot. Nu, ja mēs salīdzinām, tavējam ir dziesma braucot, Jā. bet tomēr sagaidot, redz, tas ir unikāls elektriskai G-klasē. G-klases, elektriskās G-klases klientiem faktiski pastāv divas iespējas. Viena iespēja ir akcentēt elektriskās G-klases raksturu. Tad, principā, mēs varētu būt izvēlējušies, ir speciāls zvaigznes ietvars, kuram šeit ir visapkārt deg. Tātad šīs te LED gaismas. Papildus opcijā. Jā, un tad tu akcentē jau vairāk arī no priekšpuses, ka tas ir elektro. Okay. Šim, kā mēs redzam, ir vairāk tas raksturs, ka viņš vairāk atbilst tā kā klasiskai G-klases sārienai. Ikoniskais, klasiskais G vienkārši, jā, 580. Protams, nu viņš būtu līdzīgāks kā 500, piemēram, jā, ja 450. Tieši tā. Jo tavējo jau skaidrs, kad uzreiz var ar prominento 63. agresīvo zvaigznes ietvaru uzreiz var nolasīt. Precīzi, tur uzreiz ir tieši tā redzams. Vismaz es atšķiru, es redzu to, ka tas ir G63 AMG, agresīvs auto. Bet šeit, ejot tālāk, šeit tātad mums ir šie, jā? Jā, arī drusku akcentēti, jā, kas ir tieši elektriskā G. Un šeit jau mēs pamanām, kad ir šī te zilā strīpiņa. Jā, un tā zilā strīpiņa mums nozīmē to, atceries to elektro. Un ko mēs sakam par suportiem zilajiem? Arī tas. Tieši tā precīzi, kā tu ievēroji. Nu, arī vēl ir pastāv individualizācijas iespēja, piemēram, šeit ir paņemts kromētais slieksnis, jā? Bet pastāv viņu ņemt arī pilnīgi melnu. Tā kā ļoti augsta. Es ņemtu melnu. Es arī. Tā, un tad vēl šeit... Jāni, jautājums. Klaus, šis? No? Jā, tas ir tātad speciālais tas gaisa aizskars, kas arī tikai elektriskai G-klasē. Ļoti precīzi tu pamanīji, jā, kad šī niansīta. Un šis ir moments, kad mēs vienkārši tā kā iekonomējam bateriju ar šito mazo, vai ne? Nē, viņš ir vairāk domāts tieši ar gaisa tām plūsmām. Aerodinamiku. Jā, viņš nav tur uz bateriju tas īsti. Puskilometru uz visu range, 500 km. Nē, tas vairāk ar rekuperāciju. Okay. Ātrā uzlāde 200 kW viņš ņem iekšā un pusstundā te viņš ir pilnībā uzlādēts. Es vēlos teikt to, draugi mīļie, kad, ja tu brauc G-klasē, tu liekas, ka tev jābrauc ar iepildītu tātad degvielu. Bet šeit mēs tikai varam ielikt rozeti, vai ne tādu nopietni? Jā, nu šeit tā tad ir gan ātrā uzlāde, gan parastā iespēja, un pat diapazonu vasarā 400, ziemā 300, offroadā, kas ir labā ziņa, var uzbraukt Everestā. Opa! Principā Everestā offroadā var uzbraukt ar vienu uzlādi. Tā viņi ir pareiķinājuši. Un lejā tur ripo vienkārši rekuperācija. Lejā tad uz rekuperāciju. Tāds ļoti būtisks akcents, kur arī uzreiz mēs varam pamanīt. Nu šeit ir izvēlēts tātad šīs te kvadrātveida
Bet tev ir iespēja, ja tu gribi veidot viņu tā kā klasisko G-klasu, kad šeit ir rezerves apaļais ritenis. Tas, kas ir, piemēram, redzams mūsu G-klasē, kas izstāsta uzreiz, un šis ir tas pēc tā, kā tu vari atšķirt, ka šis ir elektro G. Jā, ka šis ir elektro. Piemēram, ja mums te ir ritenis, kur tad mēs liekam vadus? Nu, tad šis ir tieši domāts, ka šeit ir kabeļi. Un tev vienkārši, tā kā arī citām mašīnām, tā ir fit kompresors. Nu, nav rezerves ritenis. Jā. Ok, attaisam šito vaļā. Klau, jautājums. Kur, ja es pazaudēju atslēdziņu, ja? Tad šito rauju nost, ja? Jā, tur ir iespēja tad attaisīt ar manuālo. Jā, un ar atslēgu vienkārši atver vaļā. Skaidrs. Tātad šeit viss ir pa skaisto, mēs redzam arī karbonu interierīšu, ja? Šeit mēs atceramies, mums ir elektro, jo zils, ja? Ok. Šis ir arī Edition 1, ko starp citu jau šobrīd viņi pārtrauc ražot. Tas ir tā kā tikai pirmajiem modeļiem. Speciāli dizaineru salikums, kur ir, teiksim, krāsas piemeklēts, viss arī, teiksim, interjera apdars. Un šim ir, kā mēs redzam, karbonam ir arī šis te zilais akcentiņš iekšā un zilā nošūja. Tā doma tāda, ka viņi nosauc viņu par EQG 580, ir tāda, ka, protams, nākamais nāks gan jau nopietnāks, tā teikt, aprīkotāks, varbūt tur ar lielāku bateriju un kaut kā tā, un tad tur mainīsies tas cipars. Nē, vienkārši G kā G-klase, un EQ, tas ir Mercedes Electric Intelligence. Bet 580? 580 atbilst jaudai. Okay, jo, ja mēs salīdzinām ar tavam ir 585, šim ir 587. 2 zirgu vairāk. Bet šim ir, protams, ko tu sajūtīs, kad ir, protams, ka elektrodzinējam uzreiz ir 1000, vairāk kā 1000 Newtonmetru uzreiz grieze momentālā. Tur es redzēju, ka tātad tam ir grieze kaut kāda 800, a šitam grieze ir kaut kāda 1000. Pārpa 1000 grieze moments, jā. Tas nozīmē to, ka tas starts, kamēr tas tur ieslēdz savā pazeminātajā, viss šis jau aiziet vienkārši. Jā, nu un vēl viens svarīgs akcentiņš, ko es jums gribēju. Ja mēs salīdzinām, tu ar savu vari braukt ūdenī apmēram līdz šeit. Jā. Tas būtu 700 milimetri, ja tu vari braukt ūdenī. Ar elektrisko 850. Principā, nu, kā vācieši teica, galvenais jāskatās, lai šeit neielīst ūdens. Principā līdz šejienē var braukt ūdenī iekšā. Klau, ja es iebraucu un ielīst tas ūdens, vācietis visticamāk konstatēs to, ka tu esi pārkāpis garantijas noteikumus. Tev vienkārši klimata kontrolē, tas var nenākt par labu, bet viss jau ir sataisāms. Un ja nu tu gribi sev tādu prieku, tad var pamēģināt. Man pēc tam būs viens jautājums tieši saistībā par konstrukcijām, kur stāv baterijas, viss tas, bet pie tā mēs vēl nonāksim, kas, man liekas, varētu maksāt diezgan dārgi šim auto, lai pēc tam tiktu kaut kur, bet pie tā tiksim. Bet tu iedomājies, kā šeit ir viss noizolēts. Ja tev 850 mm tu vari braukt ūdenī, tad iedomājies, kādas ir izolācijas visas un par ko. Un vēl jau ir tas, ka G-klase tā tad ir uz rāmja. Tieši tā. Viņi ir super izturīgi rāminieks, ja? Tajā rāmī ir paslēpta tā baterija un tieši to, ko Jānis arī stāst, tā ir super drošība. Ja mēs braucam kaut kādu testu, kaut kur tā baterija ir tik brīvā vietā, ka tur var viņus aizķert. Un vēl ko tu noteikti tagad, kad mēs brauksim, pamanīsi, tas, kad viņam zems smaguma centrs, ka tā baterija grīdā tieši tajā rāmī, zems smaguma centrs ļoti stabils un dinamisks. Un tagad būs tik interesanti, jo tev ir jau braucot, tu jau esi kādu laiku pabraucis ar G63 un tev ir tā sajūta. Un tagad man ļoti interesēs tavas emocijas un sajūtas elektriskā. Nu, ko aiziet? Jā, man pašam šeit ļoti interesēs. Un laižam, jo tieši tā dinamika ir tā, kas man pietrūkst tajā gā. No laižam! Laižam, aiziet! Slieksnis, jā, viss? Yes! Ok! Mēs esam ēterā. Pavisam forši. Tā, mēs šiļav klāt. Šito mēs griežam nost. Nu, mēs braucot izmēģināsim tātad, ko? Ir 4 dažādi rekuperācijas režīmi. To mēs ieliekot drivā, te redzam, kādā rekuperācijā mums viņš ir. Strong. Jā. Un tad, protams, jā, kā jau tu esi ļoti jau, kā saka, pieredzējis uzreiz, kā saka, ķeries vērsim pie ragiem, tātad mēs izmēģināsim visus raksturus, visus braukšanas režīmus, tā skaitā rock, kurā rock mēs pamēģināsim, tātad ir G apgrieziens un G pagrieziens. Un mēs tieši pamēģināsim to G pagriezienu, ko mēs, kā es saku, ka mašīna dejo tango. Viņa tev tā kā pievelk forši tā pagriezieniņu. Tas ir tas, ko grib redzēt es, ko grib redzēt arī skatītāji, jo tu jau to esi pieredzējis, vai ne? Jā, brīvā. Man liekas, tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Mēs esam tagad bez skaņas, vai ne?
Pašlaik mums ir, bet mums ir komfortā. Un tad tā skaņa ir klusāka. Tad, kad mēs uzliksim uz sportu, tad reiz, ka viņš ieslēdz ļoti skaisti, pasties 360 visas kameras. Ja tu brauc lēnām, tad var pamēģināt. Un dažādas rakursus, ja, varētu iet šādi. Respektīvi, un tad, kad mēs būsim Zaķsalā, tad tur mēs pamēģināsim parādīšu caurspīdīgo motoru pārsegu. Kad tu vari redzēt cauri motoru pārsegu. Tas ir forši. Bija tāda spēle kādreiz manā bērnībā GTA, un šitas atgādina tieši to pašu. Tātad tu caur savu kompjūtera spēli, tātad caur savu ekrānu vādi mašīnīti. Redz, mūsdienās viņi ir uztaisījuši tieši to pašu, tikai tu jau esi pie stūris jau viss. Un te vēl svarīgi lieta, piemēram, mēs braucam no mājas pagalma ārā, mēs neredzam. Redz, ka ir speciāls simboliņš, platleņas. Jā, platleņas. Hop, tu uzreiz visu ieraugi platleņas. Ļoti labi tas ir. Šitā funkcija ir vajadzīga cilvēkiem, kas īsti nedroši jūtās pie parkošanās un kaut kur piebraukt tuvāk tālāk. Jā, bet citreiz viņi tev tīri arī praktiski. Piemēram, kad tu centrā no tām jugendstilu mājām brauc ārā, tu neredzi tur, tu vēl no savas sētpozīcijas neredzi īsti, vai ir brīvs vai nav. Un atverot to platleņus, tu vienkārši ieraugi, man ir brīvs, es varu braukt. Tā ir laba funkcija, bet te ir daudz vēl tik forši laba funkcija, kad, vai ne? Šītas ir, man patīkās, ka viņi tik klusi ir īstenībā. Te ir ko atklāt. Jā, te ir ko atklāt, un šo mēs tagad arī te jau visums aiziet šitie, es jau saprotu. Jā, tas ir viss saistībā ar offroad. Tas ir saistībā ar offroad. Viņš ar 2 pilnus 720 grādi var apgriezties. Tas ir interesanti, jo nevienam citam tādam nav, varbūt kaut kādai Teslai, Cybertruckam? Nav. Man liekas, ir kādi no Ķīnas ražotājiem, kas ir drusku te jau tu dzirdi višīt, Te jau izklausās pēc iekšdedzes, jā, te mēs jau dzirdam un jūtam. Bet, redz, kur, ja mēs tagad pārslēdzam uz sportiņu, jūti, daudz asāk, protams, viss. Viņš ir atsaucīgāks, atsaucīgāks, stūri, sportiskāk, bet arī tā dziesma. Gāklās dziesma. Un ko visi atzīmē, ir tas, kad to dziesmu tu ne tikai dzirdi, bet viņi kaut kā panākuši to, ka tu viņu jūti. Es tev pilnībā piekrītu. Es arī viņu sajūtu, jo viņš redz, bet viņš ļoti atsaucīgs, jā. Tik tiešām tu viņu arī sajūti. Tas nav tā, ka vienkārši tev būtu kaut kāda skaņa. Protams, ka tev salīdzinot pēc G63 dziesmas, protams, kad 63 ir 63. Bet, ja mēs skatāmies no tāda aspekta, ka šī tomēr ir elektroautomobīls, tad es teiktu, ka ir izcili. Un, lūk, redz, kur mēs šeit, tas ir Giro Sound Experience. Mums viņš ir ieslēgts. Mēs viņu tagad noņemam. Un tagad nav nekā. Lūdzu, tagad tev ir klasiska elektriskā pasaule, klusums. Patestējam, ne? Patestējam šito. Klau, Jāni, bet es tev uzreiz varu teikt to, kad es jūtu dinamiku. Es uzreiz sajūtu dinamiku jau tajā pirmajā līkumā jau. Viss viņš jau ir dinamiskāks nekā parastais G63 AMG. Tā kā sākuma atsaucība ir momentāli. Tas ir viens, bet otrs viņš turās labāk. Redzi? Viņš tāds ir pielips vairāk ceļam. Tā baterija dara savu. Viņa tev pievelk vairāk pie tās zemes, lai tu būtu stabilāks. Tomēr viņš sver 500 kg. Jā, tu sajūti to, ka viņš ir tāds vēl stabilāks, vēl izteikti. Līkumsēdi. Kā tu noteikti esi pamanījis arī ar G63, kad G-klase ir stila ikona un leģenda, un viņa ļoti tomēr piesaista to uzmanību. Protams. Viņa pievērš. Tas ir kaut kas fantastisks īstenībā, un redzot jau to, arī kad es padalījos ar savu piedzīvojumu G-klases iegādē, cilvēku atsaucību, komentārus ļoti aktīvi parādījās no visām pusēm cilvēki ar jautājumiem, ar komentāriem, ar pozitīviem. Protams, vairāk ar pozitīviem, ar negatīviem pat īsti baigi ne, jo auto tev iedod uzmanību. Jā. Tā kā ir īpaši tāda G-klase, kas ir ļoti interesants auto. Klau, man prasās tomēr sound experience. Lai iet? Jā. Man arī patīk, man viņa patīk. Jautājums par sound experience, tā ir papildus opcija, kas maksā vai ne? Nē, tas ir G-klase ir. Man ir šad tad sanācis, kad es braucu ar G-klasi, uzķert tādu momentu, kad tev tā kā nemaz nav jāgriež, bet tev cilvēki jau laika. Jā, protams, tur tā kā respektē. Tāds respekts, jā. Šitam ir pa labi. Tā ir, jo tomēr pirmkārt, es domāju, viens ir tas faktors, ka cilvēks, viņš tev palaiž tikai tāpēc, lai viņš apskatītu to mašīnu, jo tomēr viņas nav tik daudz tām ielām. Vai ne? Jā, otrs ir respekts, tāds tagad. Piesaist un respekts, jā. Te mēs arī varam iespēju robežās arī
Jo te ir sliktāks ceļš, un es uzlikšu pašlaik pat ne offroad, bet komforts, tā kā tu braukt ikdienā. Okay. Un šeit mēs, it sevišķi te jau vēl labais, bet tur uz priekšu ir galīgi slikts tas ceļa segums, un tad tu sajutīsi, cik viņš perfekti viss nelīdzenums, kā viņš paņem uz sevi tā piekara. Jāni, izdarīsim to, bet es domāju, ka skatītāji grib redzēt launch kontroli. Lai iet. Jo runā, ka 4,5 sekundes. Tagad no sākuma uztaisam tad komfortu, šita ritīgi iedod. Normāli ručkā, ja? Jā, iedod pa to slikto ceļu. Un pēc tam, kad mēs brauksim apakaļ no offroad, tad tur, kur ir tāds labāks ceļš, tur sportu. Super. Klau, Jāni, bet es tā varu kārtīgi notestēt to auto, jā? Nu kā rāminieks, te viss ir. Paldies, Jāni. Hei, aiziet, ja? Tātad mēs tagad testējam. Mums ir komfortu tātad piekars režīms, ikdienas režīms, mēs braucam reāli pa ļoti sūdīgu ceļu. Pa ļoti sūdīgu. Aiziet. Gatavi. Klau, viņš ļoti mīksts ir. Hei! Tev pavisam forši, jā. Tu jūti, tas ir neaprakstām, tas, ko viņš spēj. Wow! Vienkārši. Bija, vai ne? Emocijas. Nav neviens auto tā, kas brauks pa šādu segumu tik mīksti. Tas ir forši, jā. Un no kā tas viss nāk no tiem 4? Tas ir, tu droši vien sajūt arī to, ka viņš vienā brīdī tā kā gribēja bišķi izslīdēt, bet iztaisnojas. Tas ir tas, ka tie ir 4 motori uz katru riteni, un viņi tur sekundes simtaļās, viņi visu laiku monitorē, kāds ir griezi, vai izslīd ritenis, vai neizslīd. Un viņš var perfekti sadalīt to griezes momentu, lai tev mašīna vienmēr ir stabila. Viņš ar to arī tev, teiksim, pazeminātājā, viņš spēja visu to pašu, ko tev G63 ar diferenciālu bloķētājiem. To pašu viņš spēja ar šiem te 4 dzinējiem uz katru riteni, un angliski viņi to sauc torque vectoring. Tā kā viņš vilci vektoros sadala, un respektīvi tev ir spējīgs visu laiku maksimāli noturēt to mašīnu stabilu. Un kas vēl ir elektriskai G-klasē, kad ja tev kaut kur jābrauc ir stāvi kalnā, jeb stāvi no kalna lejā, tev ir speciāls, ka tu vari ar tām labstiņām pie stūres noregulēt ātrumu, un tev nav ne jābremzē, ne jādod, teiksim, pātrinājums, viņš pats vienmērīgi tev brauc augšā vai brauc lejā ar 3 dažādiem ātruma līmeņiem. Jā. Klau, bet tie 4 elektromotori, es uzskatu tieši tātad katrā ritenī, tas ir baigais sasniegums Mercedes, tas ļoti forši. Tas, var teikt tā, tas bija nepieciešams, jo tikai šādā veidā viņi varēja, jo tā kā G-klase ir uzlikusi visaugstākos tos bezceļa offroad standartus, visaugstākos, tad, lai ar elektrisko mašīnu to pašu sasniegt, tas bija vienīgais inženieru risinājums, kā tu vari panākt to pašu efektu, ko tu klasiskai panāc ar 3 diferenciālu bloķētāju, un lai tu sasniegtu, un pat kā mēs jau runājam, ka dažās niansēs tev pat elektriskā G-klase pat pārsniedz klasisko G-klasi offroadā. Klau, es arī par to papētīju, un īstenībā pārsniedz arī, viņi ir soli priekšā. Bet tas, ko viņi ir uztaisījuši ar tiem 4 elektromotoriem, tā saķere, viss tas, viņš reāli braucās fantastiski. Tas ir visur gājies. Tu vispār nejūti ne to slikto ceļu, neko, viņš tik tiešām labi braucās. Ļoti forša mašīna. Aha. Vai? Jā, tu uzreiz nokrišs sensori jau pareizi uzreiz. Jā. Tātad mēs esam nonākuši pie jau zinām mūsu offroad poligonu. Un šeit tad mēs izmēģināsim to lietu, ko sauc par G pagrieziens, jo ir G apgrieziens, kas ir 720 grādi. Un tad ir G pagrieziens, kur viņš tev palīdz samazināt pagrieziena trajektorijas. Ja? Un to mēs varam izdarīt tā, ka mums pirmām kārtām ir jāuzliek šeit režīmā ROC. Tātad mēs viņu aktivizējam. ROC tātad, ROCs mums ir. Otrais ir low range, un šeit mums uz īsu brīdi ir jāieliek neitrālā. Aha, tad uz augšu vien, ja? Uz neitrālā, jā. Un redz, ka šeit mēs tagad nospiežam šo te tā. Un tātad tagad mēs liekam uz priekšu. Un rekur, tagad viņš ir aktīvs, sarkans oranžs. Jā, tātad tagad mēs ieslēdzām šo te G pagriezienu, un tagad skaties, viņš strādā līdz 25 km/h. Un tagad, ko mēs mēģinām darīt? Mēs mēģināsim apgriezties vienkārši. Jā, piemēram, tagad šeit mēs braucam, un tagad mēģina griezt pa kreisi. Wow!
Pavisam forši, jā. Jūti? Jā. Ot šis te, lūk. Nu, tātad, Jā, ļoti. nu, piemēram, pabraucam tur uz priekšu vēl. Jo tā G piestūrēšana, tātad G pagrieziens, viņš tev tieši tā arī domāts. Tev ir kaut kāda situācija, ka tev vajag mazāku pagriezienu, nu, tā kā trajektoriju. Jā. Un kā tu jūti? Un ir tā foršā sēta, tā kā tango, vai ne? Baigi patīk. Viņš Tik precīzi tev pagriež viņu, klau, bet jā, šitā funkcija reāli ļoti jautra funkcija, jo 63. tādas nav. Nav. Es te padās apgriezīšos arī, ja? Jā. Redzi, te ir viss jautājums, cik viņš tev griež līdzi atbilstoši tam, cik ir sagriezts stūre. Jā. Viņš pat tev pie mazāka rādījus, ja tu, piemēram, drusku mazāk griez, jūti viņš bišķi piestūrē. Bišķīt, jā. Skatītāji, mīļie, skaties, jo šis ir kaut kas fantastisks. Tātad, tas ir jautri, reāli jautri. Dēļ jautrības vietā mašīna var iegādāties, ne? Nu, emocijas sniedz, jā. Ļoti patīkami. Jūti? Jā. Hop. Jūti? Pavisam nedaudz, ne? Tā forši. Jā. Ļoti forši. Šī funkcija reāli ir ļoti vajadzīga, tik tiešām, ja tu kaut kur esi iebraucis kaut kādā tagad purvā, vai un pēkšņi tev jāapgriežās, ir tu viņu, tam arī izdomāts. Nu jā, un tad ir tas pa 720 grādiem, kur viņš tev pilnībā apgriež. To nodemonstrēs, tur ir Mercedes tas klasiskais video, kur tas ļoti labi to mēs parādīs. ieliksim iekšā, parādīsim. Kur ir tā kā, tas ir Austrijā filmēts, tur ir kalnu ceļš, un, piemēram, tev var būt kaut kāds, nezinu, tur koks nogāzies vai kas, un tev vajag ļoti mazā laukumiņā apgriezties. Jā. Tad to apgriešanos, tas ir, šeit mēs, tad šis bija G pagrieziens, un šī funkcija būtu G apgriešanās. Ja? Pa šādu te mums būtu piemērotāks tas Grand, nevis Roks, bet Trail. Roks ir vairāk tādā jautrībai, Trails ir vairāk... Jā, tā kā... Roks ir domāts nu, tā kā pa kalniem, kad tu brauc reāli pa akmens segumu un tā. Un Trail ir tā kā Grand segums un Caurgājumībai labāks ir Roks vai Trails? Roks. Roks, ok. Rekur, komfortā viņš mums atļauj tātad D-auto. Tas ir 4. režīms, nu D-auto. Bet šeit, ko es gribēju parādīt vēl, tātad rekur šis bija tas viss offroad kokpits, ko mēs darām, un te ir ātrais ceļš, ja mēs nospiežam ilgāk paturam šo te pogu, tad viņš uzreiz iedarbina to caurspīdīgo motoru pārsegu. Un tagad, ja mēs pabrauksim uz priekšu, lēnā garā, tu redzi, tu vari visu redzēt, kas tev apakšā notiek. Jo tas ir, tas veselīgi ir, tu vari visu kaut kam uzbraukt virsū. Nu kā tev kaut kāds akmens, jeb kaut kāds tur zars, jeb kas, un te tu vari visu ļoti labi redzēt, kas tev darbojās. Klau, ja mēs laižam pa ūdeņjāni, piemēram, tad mums ir Roks jāmuči iekšā, ja mēs... Tam principā nav nozīme, tu vari kaut vai komfortā braukt ūdenī. Vienīgais kā, ja tu gribi ūdenī, lai tev vēl darbojās viss pazeminātais, ka tev vajag lielāku saķeru un tā, tad tev ir jādarbina, jāslēdz low range iekšā. Jā, nu jā. Bet tā jau tu vari braukt kaut vai... Kaut vai sportā es varu laist. Kaut vai sportā tu vari braukt iekšā. Ok, jā, klau. Nu, un vēl viena niansīte, ja, ka rekur, mēs redzam, tad viņam ir tā programmējums papildus sildītājs, bet arī, tā kā tas ir elektriskais, tad vasarā tā ir dzēsēšana. Nu, piemēram, G63 tu vari uzlikt tikai, ka viņš te uzsils ziemā. No telefona ieslēgt un tā. Bet šeit elektriskajam tu vari uzlikt, ka viņš tev vasarā, piemēram, 28, ja tu iekāp mašīnā, tev viss jau ir vēss. Ventilācija, tātad dzēsēšana. Jā, tas ir priekšapsildu un priekšventilācija. Šī lokācija ir G-klases, tātad testa vieta, vai ne? Šeit mēs varētu Rīgā droši vien tuvu centram piemērotākas, kā šīs nav. Vai ne? Tā, nu vēl pa salonu. Klau, nu pa salonu es gribu pateikt to, ka, nu iekāpjot iekšā šajā mašīnā, nu tu nedaudz tomēr jūti to elektro. Ja? Tikai tāpēc, ka tātad viņš ir nedaudz klusāks. Okay, tu arī tātad saslēgt režīms, lai tu tomēr izbaudītu to iekšdedzes skaņu. Bet tātad zilie diedziņi, visi te, nu, ir jūtams, ka tas ir tomēr elektrogā, nu, bet šo, ko viņi ir uzbūvējuši tātad pa tiem 4 elektromotoriem, tātad pa to visu, kā tas viss tur ir noslēpts, tā baterija un tā piekara visu un jauda. Tātad... Nu, tev uzlādēja. Man uzlādēja. Kad tev viņi arī, tā G-klasa uzlādēja tevi arī. To var redzēt pēc manām emocijām, kad viennozīmīgi man viņi uzlādēja, un man liekas, ka Mercedes ir paveicis tik tiešām labu darbu.
leģendas līmenis ir noturēts un pat ar uzviju. Jā, tieši Klausies, kā tev patīk tas divtoņu risinājums? Šeit napa sādiņi, jā? Man patīk. Bet ir divtoņu skaists salikums, vai ne? Zini, kāpēc man jau patīk? Man patīk viens, tāpēc, ka jau toņi ir līdzīgi, tā kā manējiem. Man ir pelēkais un melno, ir zilais diegs, tas ir atkal elektro, bet salikums man patīk. Man patīk karbons, karbona arī es redzēju uzreiz to, kad ir... Niansīt, šita reka smuka edition 1. Nu tāda ir akcentīga. Ir labs, man patīkās. Jautājums, kas ir ar karbonu stūri? Tā būtu opcija. Bet tev ir iespēja pasūtīt, ja tu ņem karbonu salonu, tad arī pasūtīt karbonu stūri. Jo šeit ir karbona interjers, mēs redzam, jā? Viss ir karbona, bet stūrīti nav. Jā, tā ir kā opcija. Tas ir papildus. To es būtu ielicis, jo man tā karbona stūrīti ļoti patīk iekāpjot savā mašīnā iekšā. Es uzreiz jūtu to, tā teikt, to kvalitāti, to vērtību tai mašīnai ar no tās stūras jau pirmais. Bet, zini, es tev gribu teikt, tas ir ļoti individuāli, jo citi atkal, teiksim, izvēlās tāpēc, ka viņi grib, lai visa stūra ir ādas, lai nav kaut kur tā, tas karbons ir bijis slidenāks. Protams, jā, tā ir. Un tas ir tāds ļoti individuāls gaumas jautājums, man liekas, forši tas, kad ir izvēle. Un tev patīk labāk tā, citam atkal viņš grib to ādas, viņam ir tā iespēja, tā. Jā. Taču pats viss pārējais ir tā kā jaunajiem, jā, mēs tieši līdzinam. Šis ir tāds drusku savādāks. Jā, tāds speciāli radīts, tur tas elektrisks. Tu var saprast, ka tas ir viss tās grafikas, tas GeForce ir, kur tā... Tā jau ir nākotne. Mainās. Kaut kādā planētā mēs esam, nesanāk, tā ir kaut kāda... Drusku kosmisks ir tāds. Jā, bet tā tam ir jābūt. Un tad šeit var paņemt mierīgo, ja tu negribi visu to, tad tu var vienkārši paņemt mierīgo. Šis tāds kaut kāds augusts, vasaras vakars, tātad satums nedaudz vēlāk nekā tagad, tāda romantika, un tad tu laidi šo violeto toni kaut kur no Jūrmalas atpakaļ uz Rīgu, vai ne? Un tev nav visa tā informācija, tev ir tikai pulkstens, ātrums, viss tāds mūzika, kas tev skan, viss tikai tāds nepieciešamāk. Bet redz, mēs pat līdz mūzikai neesam tikuši, jo te viss ir tik... Mums ir par maz laika, lai mēs gāklas dziesmu jābauda. Tieši tā, tad bija jābauda gāklas dziesma, jo mums nemaz nav tik daudz laika, lai mēs visam iziet cauri. Mēs parādām uzreiz tātad, kas ir main lieta galvenā, un tā ir šī, un kā viņi te ir uzbūvējuši. Jo tas ir kaut kas unikāls, ko šobrīd neviens cits autobūvē tev nepiedāvā. Nē, šis tik tiešām ir unikāls, un ja mēs salīdzinām tātad pāris lietas, kas ir... Viņš ir nedaudz lētāks nekā G63. Tur ir kaut kādi... Apmēram tā starpība uz 50 000. Jā, 50 000. Aptuvenā starpība ir 50 000, jo, piemēram, šim cena 208. Tur iespējams mainīt opcijas, teiksim, 200 apmēram, ja? Un G63 tev ir, tu zini, tur no 245 līdz 280, tajā diapazonā. Jā. Bet redz, kā mums arī zīmīgi sanācis, jo mēs esam tagad pie Rīgā augstākās virsotnes. Un, šī ir, teiksim, es teiktu, kad elektromašīnām un apvidus elektromašīnām, šī ir autobūs virsotne arī. Piekrīt viennozīmīgi, jo ar šo tikai G-elektros sākās. Ja domāju, tas ir pirmais, ar ko viņi ir... Jā, skatīsimies, kāda būs evolūcija. Es domāju, pēc 10 gadiem, ko tik mēs vēl redzēsim. Bet ko es vēl gribēju teikt, to visu pātrinājumu ar tām visām 3 tonām, tas vienkārši kaut kā, viņš ļoti ātri aizgāja. Viņš bija mīksts, patīkams, dinamisks, stabils. Mēs īsti nezinām, cik viņš ātri stājās. Labs jautājums, jo tātad G63 mums ir lielās bremzes, skaties, mums vēl maziņās, un ir. Redzi, te ir ļoti būs svarīgs jautājums, jo mēs tagad, kad mēs brauksim, ja tu ieliec, piemēram, rekuperāciju D-, tad viņš tev palīdz vēl piebremzē ar dzinējiem, ne tikai ar bremžu. To tu varēsi ievērtēt, jo mums vēl ir palicis priekšā launch control sporta režīmu. Jā. Tas mums ir jāizbauda. Un tajā pašā laikā viņš arī lādējās. Jā, tātad tev ir 4 tie dažādie vērti. Tu vari uzlikt vispār bez rekuperācijas, ka viņš tev vienkārši, tu vispār nejūti, ka viņš kaut ko rekuperē. Tu vari uzlikt stipro rekuperāciju, tu vari uzlikt normālo un D-auto automātisku. Viņš pats, principā, visu izlemj un arī tev bišķi piepalīdz, jo tai D-auto režīmā viņš tā kā skatās priekšējās mašīnas, kur vajag, viņš drusku tev piebremzē un uzlādē atpakaļ akumulātoru. Kāpjam ārā, ja?
Klau Jānis, es nonācis pie motoru pārsēga, bet jautājums, ko es tur ieraudzīšu? Nu, tu ieraudzīsi to, ka tev šad un tad ir logšķirums jāpielej. Lūk, tas ir arī tas, jā. Bet arī iedomājies, te ir labs rādītājs, jo šī G-klase ir 2 nedēļas mums braukusi, nu viss kaut kur. Jā. Tur jau jūs varbūt redzējāt, arī bija trīniekos, tur smiltis, dubļi, tur viss. Redzējām, jā. Nu, viņa ir dažreiz atgriezusies gandrīz, ka tu neredz ārējo krāsu, jā. Jā. Un tu redzi, ka tomēr šeit viss ir salīdzinoši ļoti, ļoti tīrs. Pieklājīgi un solīdi. solīdi. Ļoti pieklājīgi. Šis jau ir aizliegtais kadrs. Šito nevar, jā? Jā? Nevar. Nākam klāt, jā. Galvenais neskarieties oranžiem vadiem, kur ir augstspriegums. Bet pasties, viņi te ir nopietnas kabeļas salikuši, vai ne īstenībā? Pasties, tur oranžie jā, viss tur. Tas ir viss, kur ir augstspriegums. Tie oranžie speciāli, nu, viņi tā kā... O, dzirdat to auru? Jā, šitā ir tā skaņa. Elektro. Gā leģenda. Elektro izpildījumā. Tieši tā, un ar šo viss sākās. 2025. gads. Iedomājies, jo droši vien 79. gadā, kad viņi pirmo G-klasi izveidoja, nu droši vien nevienam pat sapņos nevarēja rādīties, kā vispār G-klasi evolucionēs un kā viņa attīstīsies un pa kādu stila ikonu un leģendu viņa taps. Un pilnībā es tev piekrītu, un tas, kā tas auto reāli ir tik tiešām dabūjis savu vērtību, vai ne? Un kā cilvēkiem viņš patīk, un cik cilvēkiem viņš nes savu emocijas. Un vēl, kas ir ļoti interesanti, kad G-klase uzrunā gan jaunus, pavisam jaunus cilvēkus, gan arī, nu, respektīvi, viņa uzrunā visu vecumu, visu auditoriju. Jo mums citreiz atnāk jaunieši salonā, un arī citi ar bērniem, piemēram, ģimenes, un mēs tā prasam, nu, kāda tev zvaigzne vislabāk patika. Un ļoti daudz vienkārši, ja ir G-klase, tad G-klase. Un vēl arī ļoti daudz ir S-klase. Ja ir S-klase, tad parāda S-klase. Es piekrītu, S-klase arī ir fantastiska mašīna, bet tomēr tieši tā tas G-ikoniskums, nu, tas ir manā uztverē Mercedesam, tas ir tāds top auto, tas ir otra tāda nav. Tur jau salīdzinājums ir tāds, ka tomēr S-klasē mēs visu laiku piedzīvojam to, kā S-klase ir tāds toņa noteicējs autobūvē un kā viņi visu laiku mainās. Bet tā G-klase, ar ko viņi ir, ka viņi ir ikoniski. Viņi kā 79. gadā viņi savā būtībā un stilā jau nav izmainījusies no 79. gada. Un es domāju, viņi arī baigi nemainīsies, bet Klau, es īstenībā dzirdēju vienu interesantu jaunumu, ka būs mazais G-Wagens. Tā ir taisnība vai nē? Es nezinu, es varu pateikt tikai to, ka šobrīd ir liels izaicinājums un mākslīgo intelektu, jo ļoti daudz ir radījuši kaut kādus hibrīdus, jaunos modeļus, visu kaut kādas interpretācijas pa tēmu, mums cilvēks zvana, vai tiešām tāda būs S-klases kupē? Mēs sakam, nē, neskatieties to. Nomierināties. Jo, respektīvi, saprotiet, jo tas ir tas, ka daudz zina, ka būs interese, viņi rada ar mākslīgā intelekta starpniecību rada tādus visādus it kā jaunos modeļus, un tad tur notiek viss, bet tur tā mierīgi tas ir jāuztver, jo labs piemērs bija jaunā E-klase. Tur bija apmēram 4 versijas, kas parādījās internetā, pirms parādījās jaunā E-klase. Nu, neviena pat tuvu neatbild tam, kā finālā bija jaunā E-klase. Bet, starp citu, jau tādam, ja skatāmies nākotnē, tad 26. gada vasara būs jauna S-klase. Jauna S-klase, būs tā kā 26. gada vasara. Tā kā nākošais gada arī mums ir viena jau ikona un auto būs toņa noteicējs. Es domāju, jaunā S-klase arī varētu būt ļoti iespaidīgs auto. Cerams, Jāni, ka tu man uzaicināsi apskatīt jauno S-klasi un ka mēs varēsim tā padās nocitēt viņu pa šito ceļu. Sarunāt. Pa šito ceļu, kā mēs nocitējām G-klasi. Jā, tad tu varēsi sajust, kā limuzīns uztver to ceļu. Jo tas jau bija pa lielam tā kā puslīdz jau off-roads. Jo, nu kā, tev ar jauno S-klasi, tev ir jāvar atbraukt uz Zaķu salu. Tieši tā. Nu tā kā, to noteikti pamēģināsim. Izdarīsim tā, uzliksim aizmugurē šampaniešu glāzi, un viņai būs jānoturās. Līdz pat ceļa beigām. Ja šampanietis izlīst, veho dāvini man. Ja šampanietis neizlīst. To man kā reiz vienos sākās sapulce ar savu vairumtirdzniecību ierunāšu jau šo te tēmu. Sarunāts. Sarunāts. Ok, es domāju, tad sportiņu. Lecam iekšā, tieši tā. Tātad un atceramies to, ka G-klase tomēr ir, tur ir slieksnis, un slieksnis ir jāizmanto. Tāpēc sākumā es domāju, ko tur es tajā slieksnī, tur tā šitā, bet tomēr pasties baigi ērt. Vienīgais, kas tev jāatcerās, ka tu kāp ārā, tu uzliec te to kāju, tikai tāpēc, lai tu nenosmerētu savu bikšu aizmuguri. Bet laižam, laika nav daudz. Nu re, un tagad tu pastīsies vienkārši bez tās sistēmas, kad mēs izbraucam šito
drusku to bezceļu. Bez sistēmas vienkārši parastajā versijā. Parastā versijā. Arī jutīs, cik viegli un paklausījot, kā viņš pasties. Nu jā, protams. Vienkārši. Skaisti. Jā, viņš ļoti. Es tev tieši godīgi, ko es izdarīšu, es atbraukšu ar 6.3 uz tejienu. Es gribu sajust to starpību. Varbūt tas man arī dos vairāk. Tas tā ļoti laba doma, ka tu tagad pēc tam paņem un atbrauc šito pašu ceļu un izbrauc. Aha, ok. Un man reāli patīk, kā šis auto braucās, jo viņš brauc līgani, mīksti, patīkami. Un, ja godīgi, es teikšu tā, ka man patīk elektroauto. Man patīk elektroauto, jo man patīk tas miers un klusums, viņš ir patīkams. Man liekas, tur ir tā lielā, var teikt, mūsu laiku tā iespēja un tā bauda, ka tev ir abas tās pasaules. Un tev ir brīži, ka tev prasās to klusumu, to dinamiku, visu to elektropasauli, un ir brīži, ka tev gribās 63. iesaisties kādā klasiskajā Mercedesā. Un tad tu sajūti visu to dzīves stilu un to atkal. Man liekas, ka tas ir tikai plus, ka tās pasaules vienu otru tā kā papildina, viņas vienu otru akcentē. Precīzi. Un tas tikai mēs esam ieguvēji, ka mums vienkārši ir vēl vairāk emociju un vēl vairāk iespēju. Tieši tā, ka mums ir iespēja salīdzināt. Tas ir svarīgi. Ir jau tie dažādie viedokļi saistībā par elektro un iekšdedzi, tur elektro un tā, jo īsti jau cilvēki nav noprovējuši. Noprovēt šādu auto, tas jau, es domāju, ļoti mainītos tādu viedokļi. Tāpēc es varu pateikt, ka mums tagad 2 nedēļu laikā ir diezgan daudz, kas ir jaunatklājuši un visiem emocijas un visiem patīk. Un tev ir skaidri redzams, ka tā sniega bumba, ka viņa iegriezīsies un jā. Jā, man ir jautājums. Mēs taisīsim launču. Tātad mums ir šeit, tā teikt, mērījumi. Mēs varam redzēt, kāds būtu ātrums. Mēs to varam salikt, jo es neesmu iztestējis. Redzi, tas ir tev AMG 63. Šeit tas īsti nebūs. Tas ir ekskluzīvi tev G63, kad ir tas trackpace, kad tu vari visu redzēt, ierakstīt, trajektorijas, labot tur vēl. Jo tā tomēr, tā ir sporta mašīnas priekšrocība. Protams. Šeit var teikt ir tā, ka G-klasē ir sporta mašīnas raksturs. Viņš to var te uzbraukt? Jā, droši. Izcili. Jā, forši uzbrauc. Jā, tā, un patīkam, jā. Pavisam forši. Un stabili, tu jūties ritīgi stabili. Jā. Te jau var redzēt, leņķītis diezgan labs mums. Ko tu ņemtu sev labāk? G63, tātad veco labo iekšdedzi, neaizvietojamo agresīvo vai tomēr šo jauno EQG. Kas ir kaut kas cits tomēr. Es atbildēšu tāpat, kā es klientiem saku. Ja man būtu iespēja, teiksim tā, ja man būtu privāta māja ar uzlādi, tad es iespējams ņemtu pat šobrīd G elektrisko. Tā kā, ja tev nav tavs uzlādes punkts, kas ir tīri tavs, tad ir jāņem klasiskais. Es tev sapratu. Tātad tu ņemtu šobrīd klasisko. Es ņemtu klasisko tieši dēļ tā, bet kā jau es tev minēju, ja man būtu uzlāde, tad es ņemtu elektrisko. Klau, super, ok, es pateikšu pēc tam savas domas beigās. Jo tas ir tas kritiski svarīgais, kad elektromobīlu tu vari pirkt tad, ja tev ir 100% tava uzlādes vieta. Es tev pilnīgi piekrītu. Vai es uzskatu tā, ka ja tev ir viens iekšdedzes auto, tad tu vari paņemt otru elektroauto. Bet ja tev ir tikai vienīgais elektroauto un tomēr šeit ir 500 km range, vai ne? Tas ir vasarā. Es teiktu, ka 400 ir tāds reālais. Jā. Tagad viņš mums arī rāda, redzi, 95%, 400, no 312 līdz 401. Jo to tu redz, kur šeit var optimizēt. Kur viņš tev rāda range, ja? Redzi, piemēram, ja es brauktu EcoDrive, tad es dabūtu 20 km, ja es klimata kontroli nooptimizētu, es dabūtu 47 km klāt, ja? Tā kā, tas ir forši, ka tev Mercedes piedāvā, ka tev nav tā, man te tagad range beidzās viss te. Ka tev visu laiku ir iespēja, ka tu vari to diapazonu ietekmēt, un tāpēc viņš tev tur rāda no līdzi. Tas ir svarīgi, jo man vienreiz bija situācija tāda, ka es gribēju aizbraukt diezgan tālu, un manā ceļa maršrutā bija uzlādes stacijas divas, kuras nestrādāja. Tātad tas bija Lietuvā vispār. Es braucu no savas tirdzniecības vietas Tukumā līdz Lietuvai.
Un man bija vienkārši tur tāds plāns toreiz, un reāli nebija. Un beigās, ko es darīju, iedomājies? Jānis sēdēja aizvējā autobusam, lai tiktu, un trešā... Tu tā kā astē sēdēji jo es gāju bērnībā riteņbraukšanā, un man bija tomēr tā atmiņa, un es nosēdēju ritīgi tu aizvējā. Riteņbraukšanā to sauc sēdēji astē. Sēdēju astē, un saprot, un tas man izduka, un nākamā stacija darbojās. Un tā bija, neatceros nosaukumu, bet stāsts par to, ka mana pieredze man palīdzēja 3 kilometri. Jā, jo 3 kilometri. Te tu redzi, ka tam diapazonam un tam aerodinamikai ļoti svarīga nozīme, un ļoti pareizi tu to norēģēji, jo tieši tā arī ir. Ja tev vajag ar elektromašīnu dabūt diapazonu, tad tieši tā, tev vajag, tas ir viens no variantiem, kad tu sēdi kādam astē, viņa tajā tā kā aizvējā. Tu ķer viņu aizvēju un tu iekonomē savus kilometrus. Tas toreiz mani izglāba, un tāpēc es uzskatu, ka elektroauto viennozīmīgi ir ļoti laba pieredze, un mēs visi pāriesim uz to. Tā, ja tev vajag tomēr pilsētās un stāvvietas šobrīd vēl joprojām, ja, tajā pašā Vecrīgā, piemēram, ja, tad vēl sabiedriskās joslas. Kad šobrīd, kamēr vēl ir visas tās priekšrocības vēl tā kā piedevām, tad tas arī, man liekas, ir ļoti būtiski izmantot. Un, jā, man patika tā tava ideja arī, ko tu teici par tām, kā otrā mašīna, jo tieši tā arī ļoti daudz dara. Ka, teiksim, ja viņi zina, ka šobrīd es braukšu pa pilsētu, visi es ņem elektro, un ja es zinu, ka es braukšu kaut kur tā kā, kur man varbūt negribu tik daudz laika veltīt, lai es tur plānotu, kur es lādējos, kur ne, tad tur es ņemu klasisko. Tieši tā, precīzi. Un sanāk tāds ideāla kombinācija. Pilsētā viņš būtu fantastisks. Tieši tā, skaties, elektroautomašīnām tik daudz plusu īstenībā pagaidām vēl ir. Tātad parkings pa velti, Rīgas satiksmes, autobusu josla. Tas ir ļoti liels pluss sastrēguma laikā. Autobusu josla tev ļoti palīdz tikt ātrāk no punkta A līdz punktam B. Tu iekonomē laiku, kas mums ir ļoti svarīgs mūsdienās. Trešais ir klusums un dinamika. Jā, trešais ir tas. Elektromašīnām ir tieši tā. Un arī, ja mēs skatāmies izmaksas. Jo tomēr izmaksas, ja tu lādējies naktī, tur ļoti, var teikt, tu jau brauc tuvu nulai. Tu vari sekot tieši tā līdzi, cik maksā elektroenerģija, kurā momentā, kas kā, un beigās, jā, tu tieši tā brauk pa nulli. Jo pārsvarā jau lādē arī naktī. Tieši tā, uz nakti uzliek. Tas mīkstums tajā mašīnā, tu nejūt reāli to segumu. Viņš ir ļoti kvalitatīvi tā braukšana. Bet tajā pašā laikā piekrīt, ka tu jūti, ka ir tas pamatīgums. Protams, jā. Kad ir tas, tu jūti, ka viņš ir stiprs, pamatīgs, tāds īsts, ja? Tas arī jūtams. Un te ir tā lieliskā kombinācija. Un, kāpēc vēl, piemēram, par elektrisko G-klasu? Tāpēc, ka arī kāda tev daudzpusība iedomājas. Tu vari ar viņu nomazgāt, aizbraukt uz operu. Tev ir sporta mašīna, tev ir mašīna izcils offroad auto. Ja? Viss vienā. Tā daudzpusība, tas ir tas, kas atkal vēl vienu balsi par elektrisko G-klasu iedod. Pilnībā piekrīt, tas tā arī ir. Tas šeit mēs arī īstenībā varētu sākt, es domāju. Tātad uzliekam sportiņu. Aha. Saliksim sportu, tātad mēs sastāvim vienkārši parastajā D. Šite varbūt uzliekam, lai saslēdzam launču ritīgo, ja? Interesanti. Sportu. Piemēram, šite, ko viņš tev izdarīs ar šo skatu. Viņam ir tāda opcija atsevišķi launch controls? Nē, tas ir G63. Šite vienkārši, ko tu vari darīt un ko tu arī darīsi, ka vienkārši es tā apsēdīšos tā, jo viņš tomēr iedotos. Jā. Tu vienkārši virsū līdz grīdai. Es gribu pateikt jums, skatītāji, jums, un Jāni tev, ka tomēr šis ir vairāk nekā 3 tonnas, tāpēc es domāju, 3 tonnas, vairāk kā 3 tonnas. Vairāk kā 3 tonnas, tad iekustinām. 3, 2, 1, opā! Labs! Labs! Labi! Ojā! Ojā! Bet klau, viņš forši sabremzējās. Viņš ļoti forši sabremzējās, jo man bija jautājums, tātad 3 tonnas, tomēr 3 tonnas, 80 kg, tāds svars. Cik ātri viņš bremzēsies? Tāpēc... te tu sajūti to, ka... Sajūti to, ka viņš labi bremzējās. Ko bija ritīgi labais, vai ne? Bija ritīgi labs, jā, klau, fantastiski. Paldies tev, ļoti patīkam. Paldies tev apusēji, un mēs katru dienu varētu šitādas testus taisīt, mums par to visu dot labas, interesantas vāģis, tas būtu vispār par skaisto, vai ne? Kāpēc ne? Tā, tagad liekam nevis pazeminātajā, bet tagad liekam parastajā, vai ne? Jā, tagad būs, piemēram, normāla, viņš raksta normāla rekuperācija, un tu izjutīsi skaidri, ka tu brauc vienkārši ar parastu. Klau, zini, ko izdarīsim, Jāni?
tāds iespēja, kas skanēs, mums ir 3 sekundes jāpadzied, 5 viņai līdzi uzliekam Latvijas radio, tādā ar kaut kādu mūziku, lai mēs visi zinām vārdus, vai ne? Mēs lidojam tik augstu, Tik augstu. Planējam kā lidmašīnas. Bet es teiktu, ka mēs gan palidojām, gan ceļos, gan bezceļos un ar jauno G-klasi radījām sev tādu īstu emociju. Hei! Klau, šies bija rīdīgi labs, mēs lidojam tik augstu un planējam kā lidmašīnas. Un iedomājies, un tā bija nejauši izvēlētā. Vienkārši, ko mēs uzslēdzam radio ETV ir. Lidojam tik augstu ar jauno G-klases elektro. Un planējam kā lidmašīnas, lai tā zvaigznes mirdzēna. Lai zvaigznes mird. Super, paldies, tas ir vienkārši fantastisks test drives. Laižam. Jā, nu šies ir baigi labs, man ļoti patīk un tik tiešām fantastisks testa brauciens. Es zinu to, ka tu esi Latvijas Mercedes seja. Jau kopš kura gada? Nu, man ir tas stāsts interesants, ka man aizsākās stāsts ar Mercedes 1992. gadā. Okay. Un tad bija tā, kad es nostrādāju līdz 2002. Tad, kad Mercedes sagāja ar Chrysler, to laika posmu, tos 10 gadus es tā kā paņēmu brīvus. Aha. Un, zin kā, es teikšu atklāt, es 13. gadā ieraudzīju jauno C-klasu, jauno S-klasu. Yes, tas ir atkal īsts Mercedes. Es tev piekrītu. Un tad es lielāko prieku tagad no 14. gada esmu atgriezies un es ļoti priecīgs par Mercedes, kad Mercedes šobrīd uz veiksmes ceļa. Super. Dizainiski, tehnoloģiski, atkal ir tas, jo 90. bija tāds teiciens Mercedes un pārējie transporta līdzekļi. Jo tas atrāviens bija milzīgs. Tais Chrysler laikos tur drusku pietuvojās un tagad Mercedes atkal iet uz to. Es biju dzirdējis to teicienu. Klau, Jāni, jautājums. Kurš ir tavs sirdī tuvākais Mercedes? Zini kā, es varu pateikt, ka ir tik daudz Mercedes, kas man ir ļoti mīļi un tuvi. Kaut vai arī vēl viena stila ikona S-klases 140. Mercedes. Ja, piemēram, es atceros to momentu, kad, iedomājies, tas bija kaut kur, man liekas, 93. gads, bija pārsvarā tikko sāka parādīties citzemju marku, teiksim, tas autoparks sāka mainīties un miksēties jo tad jau sākotnēji vispār, tur 90. Sākumā bija, kas te, Žiguļi, Zaporožets, viss tas padomju laika. Kaut kāda Audi 80 vēl tāda parādījās tikko, jā. Bet es varu pateikt, ka tas iespējas, es kā tagad atceros to dienu, ka mēs satiekam Adolfu, kas bija Mercedes dibinātājs, un viņš ir atbraucis ar S-klases kupeju. Tā laika 600. sek. Tas bija tāds kaut kas neaprakstams. Iedomājieties, viņi tajā laikā bija tik liela mašīna. Mercedes tā kā, var teikt, izgāja ārā no pilnīgi visiem rāmjiem. Viņi uzbūvēja to S-klases kupeju tik lielu, ka viņa tajā laikā nevienam autovedējam nevarēja viņu uzbraukt virsū. Un tā bija tiešām mašīna no pilnīgi, tā kā tu skaties no nākotnes, no citas realitātes, teiksim, man tādu iespaidu, teikšu, ka ir, man nav radījusi tagad neviena, tik milzīga iespaidu un to nākotnes, ka tu redzi kaut ko, ka tas tiešām kaut kas ir, prātam neatverams, tas ir no nākotnes automobīls. Bet man ļoti daudz, es nevaru pateikt vienu tādu konkrētu, vēl, ja skatāmies arī vēsturiskos, cik skaisti ir Maybach, cik skaisti ir tie 30. gadu kupejs un kabrioleti Mercedes. Es domāju, ka tas ir tas arī unikālais, kad var aizbraukt uz Stuttgartu, uz Mercedes muzeju, kur no pirmās automobīļa tu vari tur visu dienu pavadīt un tu ej lejā un skaties visu to autobūvas evolūciju un cik skaisti, estētiski. Kaut vai salonā es esmu tik laimīgs sēdēt blakus 68. gada S-klases kupejai. Ja? Piekrītu, jā, pilnībā. Tas ir, teiksim, tā ir estētika, tā ir bauda, tā ir estētika, precīzi, jā. Un es tev pilnībā piekrītu. Mercedes, tātad 80. gada modelis, man arī pašam bija Mercedes 90. gada S-klase, tātad mazais trīnieks man bija, vēl aizvien bilde ir kaut kur, bet tas autiņš tur tiešām bija. Tas bija kaut kas fantastisks, kas viņu tur atjaunoja toreiz tajā laikā un
baigais auto. Visa tā sajūta, tā smarža jau, kad tu viņā iekāp un tik tiešām skaista mašīna. Ir tās vecās mašīnas, arī viņām ir tā sava odziņa. Un tas ir ļoti interesanti, jo tagad, ja skatās, tad Mercedes muzejā ir speciāla pagraba stāvā ir speciāla nodaļa, jo tagad klasiskie Mercedes ar vien vairāk paliek populārāk. Un arī ir pati rūpnīca atjauno un pārdod klasiskos Mercedes-Benz automobīļus. Ja? Tas nozīmē, ka ir pieprasījums. Jā, un tas pieprasījums aug. Viņš uz klasiskiem Mercedesiem. Tad man ir ļoti daudz jautājumu tev šodien, bet mums jātais vēl. Jā, mums ir jātais vēl. Ko tu novēli mūsu tātad skatītājiem, kas skatās mani, kas skatās tevi, kas noskatījās tātad šo video, un ko tu novēli viņiem? Es novēlu to, lai mēs katrs atrodam to savu īsto zvaigzni, to savu īsto automobīli, atrodam to, kas mums ikdienā nes pozitīvas emocijas, lai mēs katrs atrodam sev savu īsto automobīlu, ar ko mēs esam laimīgi, kas mums, protams, viņš arī drošs un papildina un palīdz mūsu ikdienā un uzlādē mūs ar pozitīvām emocijām. Vienkārši fantastisks vēlējums. Es varu teikt to, ka man bija tas gods tātad ar tevi apskatīt un tātad notestēt šo G-klasi tātad un iziet cauri visām niansēm, ko tu man parādīji. Es vēl patestēšu, kas te notiekās, protams ar mēru, zin kā, pavisam mierīgi. Bet man bija tas gods. Paldies tev, Jāni! Man bija liels prieks un gods arī, Dzan. Patīkami. Un paldies, ka tu dari to, un man patīk, ka tu dari arī ar deksmi. Jā. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tu ieliec sirdi un dvēseli, un ka mēs darām to, ko mēs darām ar deksmi. Ka mēs darām to, ko mēs darām, ja mums tas patīk. Un tas nāk ārā dabīgi. Es tev pilnībā piekrītu. Lai zvaigzne mird. Lai tā zvaigzne mird. Un vāģis pa pirmo īstenībā. Vāģis ir pa pirmo. Ļoti patīkama automašīna. Šajā ikoniskajā versijā, kā pirmo elektro G, ir īstenībā ļoti liels sasniegums. Viņi ir baigiem ālači. Jo kāds auto brauc pa sliktu segumu, kāds auto brauc, kā viņš uzsāk, kā viņš stūrējās, kā viņš vadās. Dinamika, ja? Ir par ko padomāt. Man ir patīkams emocijas, īstenībā braucot ar šo mašīnu. Tikai tāpēc esmu šokā par tiem 4 elektromotoriem, kas ir katram ritenim. Jo tā vadāmība, kā viņš vadās, kā viņš braucās, cik viņš mīksts ir. Plus no tātad baterijas, tātad svara, ja? Cik viņš ir stabils. Ļoti labi vadās. Un es domāju, ka ar viņu pat būtu interesanti iebraukt kaut kādā tātad nopietnākā ceļa segumā, kas ir arī ne tikai bezceļi, bet arī trase. Tikai tāpēc viņš stājās lēnāk, ka tur ir 500 kg vairāk tā lielā buņģa, viņi ir jāapstādina. Tāpēc ļoti interesanti arī, ka viņš stājās ļoti labi. Protams, te ir otrs variants rekuperācija. Tātad, ja mēs ieslēdzam rekuperācijā un stādam viņu tajā momentā, viņš arī stājas bišķi ātrāk. Nu, tā kā ļoti interesanti, man tā liekas, ļoti interesanti. Draugi mīļie, ierakstiet komentāros vispār tātad emocijas, sajūtas, ko jūs domājat tātad vizuāli pa elektrisko G-klasi, kas tomēr ir tas pats ikoniskais, ko jau mēs pieminējām pāris reizes standarts, bet ir, redziet, tie elementi, standarta G-klasi ikoniski skaisti neaizvietojami, bet tomēr ir nedaudz tātad vizuāli elementi pamainīti tikai tāpēc, arī krāsas, redzat, zilie diegi, viss tas šitas ir pamainīti tikai tāpēc, lai tomēr cilvēki saprast, ka tas ir elektro. Arī plus mums ir priekšējiem grilam opcija ielikt tātad LED gaismu, kas uzreiz jau parāda to, ka tas ir elektroauto. 3, 2, 1, aiziet pret kalniņu, ja? Elektriskās G-klases pātrinājums viennozīmīgi startā ir ātrāks. Ja mēs salīdzinām G63 versiju, un ja mēs salīdzinām šo abus auto, ja mēs salīdzinām, tad no 0 līdz 100 pātrinājums ir ļoti līdzīgs. Tas ir 4 sekundes, tātad 4 līdz 4,5. Ja? Svara ziņā, jā, šis auto ir tomēr pa 500 kg smagāks, bet kas mūs izvelk, lai viņi būtu līdzīgi, ir grieze. Nu, un tas arī tas, kas tos 500 kg atsver tajā griezes momentā līdz tiem 100 km/h. Es domāju, pēc tam, ja mēs skatāmies un salīdzinām attiecīgi, tad jau no 100 līdz 200, es esmu diezgan drošs, ka 63. aiziet pa priekšu. Tad mēs laižam tātad nolikt šo autiņu atpakaļ vietā un paņemt musēju. Un šeit man patīk tas tieši šim auto, kad viņš tevi
ka neizaicina. Viņš to neizaicina. Tas 63. varbūt nedaudz vairāk īstenībā man izaicina. Redz, kā sabremzējas tā rekupērācija labi, ja? Tie, kas ir braukuši ar BMW i3 modeli, tie viennozīmīgi man piekritīs, jo viņš arī ļoti strauji uzreiz bremzējās. Mums tagad ir G63, kas tomēr ir ikoniski un leģendārais karalis tātad šim aparātam. Good afternoon first. Teiksim, Sport Plusā viņš ir nedaudz tātad stingrāks. Stūrs stingrāk ir. Nu jā, viņam ir tā aiztur, bet pēc tam viņš ir mežonīgāks. Es pieņēmu lēmumu un es atgriežos un palieku pie G63 iekšdedzes dzinēja tikai tāpēc, ka šis auto man iedod nedaudz vairāk emocijas jau pašā skaņā. Kā viņš laika, varbūt kā es uzkomplektēju tā stūri, viss pārējais, kā viņš brauc. Jā, viņš ir nedaudz lēnāks startā, pēc tam jau viņš ir ātrs un pat ātrāks. Viņš ir vieglāks, bet to tu nesajūtīsi. Īstenībā elektriskajai G-klasē tas ir liels plus tāds, kad ir tā dinamika un tā baterija, un viņš ir vairāk tā kā piespiests ceļam, tā kā dinamiskāks pie ceļa un vadās ļoti labi. Tāpēc es uzskatu to, ka šis auto manai sirdī tomēr tuvāks. Braucot testēt, manu plusu bija mazāk. Notestējot šo auto, es viennozīmīgi varu teikt, ka šis auto tik tiešām ir kaut kas grandios. Un kā Jānis saka, lai tā zvaigzne mirdz.